Monahos. Tikanovs un Ripa vārtos. Viens pats Ripa atlets pie Viktora Tikanova un apsīsimies, kā šī epizode veidojās. Sigors Makārovs pacīnījās, rikošets. Un Viktors Tikanovs no šādām pozīcijām nekļūdās. Jānis Andersons tur nepārāk veiksmīgi nospēlēja ar Ripu un to izdarīt. Jā, mums ceturtā maiņa viesiem arī Monahos, Kučerjavenko, Soloduhins. Iesvērtos! Tīklējā! Lielisks metiens! Visai patāls visam, bet ļoti precīzi. Redzam! Tikai dažas sekundes, kā komanda atradās vadībā. Un negaidīja izskatās, ka Jakobs Stepāneks šādu nekaunību no Gīta Mejas puses. Girts Ankepāns atstāja Ripu Gītam Mejam un precīzi smetiens. Izcili precīzi. Jā, tēls viņam bija viens no labākajiem cikstoļiem. Un Ripa vārtos. Diemžēl Ripa vārtos. Ņeprājevs. Ivans Ņeprājevs. Un slidos skatīties video atkārtojumu. Pastīsimies mēs video atkārtojumu nedaudz ātrāk. Vienīgais zināja. Jā, ir kustība ar kāju. Spēlētājiem. Tur grūti pateikt šajā atkārtojumā. Bija kustība, redzam. Jā. Polks netika līdz Ripai. No slīdes pēc tam bija kustība ar kāju viņiem pretiniekiem. Tieši tā. Un vārtu gums netiek ieskaitīts, kā mēs arī redzējām. Bija izteikts kustība ar kāju. Un šajā gadījumā pamatot vārtu gums netiek skaitīts. Šobrīd uz tablo lielā ekrāna arī tiek parādīts video atkārtojumu. No saviem vārtiem sāk uzbrukumu ar Tjukins, Fjodorovs. Un pa vārtos Kris Holts kļūdās. Jā, kļūda Krisam Holtam. Tā teikt, tā to nosaukt. 1-2. Jā, ieslidoja mazliet zonā. Kā komanda izmanto skaitlisko vairākumu. Kruks. Pazaudējam Ripu un Ribins. Un Ripa nav vārtos. Tas bija pārkāpums. Bulīts, jā. Viņa vietā visticamāk cita vienkārši nav. Garām vārtiem met Maksims Ribins. Un redzam, mērķei tālajā stūrī. Metalurgā, jā, viņš tur spēlē. Cipulis, pats laukās Mārtiņš un viņu tur ar noju. Un Bulīts, Mārtiņa ar Cipulim. Iespēja izpildīt soda metienu. Cipulis, nomer 47. Nu ko, Mārtiņš Cipulis pret Jakobu Stepāneku. Es domāju, visā arēna šobrīd augsts izvirēt un Ripa vārtos! Mārtiņš Cipulis izlīdzina rezultātu un es domāju, šobrīd īpaši savācīs gan šeit arēnā, gan visā Latvijā. Ilgi Mārtiņš Cipulis gāja pēc šī panākuma un mēs visi viņu arī apsveicām. Cerēsim, ka maisam gals būs vaļā un viss būs kārtībā. It kā jau aizturēja Ripu Jakobs Stepāneks, bet Ripa tomēr ieslīdēja vārtos. Galu galā pietiekami daudz šo sezonu Mārtiņam jau nav veicies. Vārtos atrodas Jānis Sprukts. Bet tagad jau Ribins pie otriem vārtiem. Un Ripa vārtos. Kādā veidā Skatīsies tiesnešu video, viņi uzreiz parāda. Tiesnesis, tie vārti, kas pa kreisi šeit grūti saprast. Varbūt pat no sotnieka Ripa ielidoja vārtos. Grūti pateikt. Izskatās, ka no sotnieka. Jākabs bija tuvāk. Tubuļskis. Jākabs Redlis atcel un Klimenko. Pieskal gar vārtiem un Ripa vārtos. Man teikt, paši sev atvedām 4. vārtus. Neņemiet ļaunā, bet nedrīkst tā muļāties. Šādā 15. vārtu Mortensenam šajā čempionātā. Holts it kā pirmā metiena atsita, bet pēc tam atkal atspēle diemžēl nebija. Pēdējās sekundes un kā izcīna uzvaru ar 4-2 šajā mačā. Rīgas Dinamo otrais zaudējums 2012. gadā.